ātruma cilts, maksimāli apgriezieni un SEB līzings. Skatos kalendārā un secinu, pavisam drīz jau 1. decembris, un šis datums Latvijā ir svarīgs. Nē, svētku nav, bet ar sabiedrisko transportu jābrauc visiem tiem, kuri savus spēkrutus nav aprīkojuši ar ziemas riepām. No 1. decembra Latvijā tas ir obligāts pasākums. Un tad es aizdomājos, kad vispār tās riepas radušās? Kā cilvēki izdomāja, ka riepām nepieciešams protektors? Un kuri ir tie, kas šo visu radījuši? Laiks vēstures stundai. Pirmie riteņi bija bez riepām. Esat tak redzējuši karietes un zirgu ratus, kuru koka riteņi pavisam vienkārši apkalt ar metāla stīpu. Arī pirmajiem motorizētajiem transporta līdzekļiem, tvaika omnibusiem, riepu nebija. Pirmās riepas sāka parādīties 19. gadsimta 60. gados. Tās bija vienkāršas pilngumijas, jo nebija materiāli, ko šiem riteņiem likt virsū. Taču 1844. gadā Goodyear izgudroja gumiju, vulkanizētu kaučiku. Bet ja jūs jautāsiet, kad radusies pneimatiskā riepa, tad ir divas versijas – Thomsons vai Dunlops. Thomsons 1846. gadā patentēja pirmo pneimatisko riepu, taču tai neatrada pielietojumu un šis patents tika aizmirsts. Toties 1888. gadā Dunlops patentēja savas konstrukcijas pneimatisko riepu, kura jau ir līdzīgāka mūsdienu riepām. Piedevām atšķirībā no Thomsona, Dunlops savu riepu sāka ražot. Tieši tāpēc par pneimatiskās riepas dzimšanas dienu uzskata 1888. gadu. Šīm riepām vēl nebija protektori, jo viņš arī pirmkārt nebija vajadzīgs, otrkārt arī nebija ienācis prātā, ka tāds varētu būt vajadzīgs. Tāpēc arī vecajās fotogrāfijās mēs varam redzēt šīs pirmos automobīļus ar gludām riepām, ar tādām, kādām šodien brauc pirmā formula, bet tur atkal ir cita apsvēruma, kāpēc tās riepas ir tādas. Kā jums šķiet, kad uz riepām sāka parādīties pirmie zīmējumi? 1910. gadā. Tās bija vienkāršas koncentriskas līnijas, un tikai pēc tam sāka izstrādāt riepu protektoru zīmējumus dažādiem segumiem. Kas ir protektors riepai? Tas pats, kas cilvēka kurpju zolei. Kā mēs zinām, kad ar gludām zolēm cilvēkam grūti pastaigāt, protektori ir dažādi zīmējumi, arī tajā laikā šie dažādie zīmējumi radās. Pirmkārt, protektora rievas izspiež ūdeni. Tas ir viens. Otrs, arī šīs protektora daļas, šie izvirzījumi, viņi kustās, līdz ar to viņi palielina berzi. Jaunās riepas ir maksimāli sabalansētas, lai varētu droši justies, respektīvi uz slapja, ceļa seguma, uz sausa, ledus, sniegs. Te pašā laikā, lai riepa būtu ilgmūžīga un lai viņa, lai būtu vidēji draudzīga, lai nepatērētu degvielu tik daudz un lai samazinātu, degvielas izmešus. Tur jau atkal, lai katru no tiem rādītājiem iegūt, ir vesela zinātne. Labi, no mūsdienu prasībām pret riepām atgriežamies vēsturē. Tātad, jau ap 1915. gadu visām riepām bija protektori, un cilvēki varēja justies daudz maz drošāk. Ņemot vērā, ka tuvojas 1. decembris un automašīnām jābūt aprīkotām ar ziemas riepām, svarīgi būtu uzrunāt arī par šo ziemas riepu vēsturi. Sākumā parādījās metāla dzelkšņi un ķēdes. Par dzelkšņiem jau literatūra atrodama ar 1890. gadu, tas jau ir pašiem pirmajiem jau transporta līdzekļiem. Ķēžu vecākais patents ir datēts ar 1904. gadu. Toties ziemas riepa tieši ar mērķi, kā ziemas riepa braukšanai pa sniegu pa ledu, tas jau ir stipri vēlāk, tas ir Somu un okeāna patents 1932. gads, kad jau automobīļiem ir pilnīgi citi ātrumi un arī citas prasības pret riepām. Visi jau diktē autosports, motosports. Un arī šīs riepas tiek vispirms pārbaudītas šajos rallijos tieši ziemas apstākļos. Riepas attīstās un izvēle ir milzīga. Pirms mēnešu pati pirku riepas ziemai. Izvēlēties bija krietni grūtāk nekā pirkt jaunu kurpju pāri. Tāds ražotājs un šitāds ar tādu specifiku un savādāku. Sportiskākas vai tomēr vairāk paredzētas mierīgai braukšanai. Platākas vai nedaudz šaurākas. Tā varētu turpināt. Katrā ziņā tagad mēs visi esam kļuvuši par kripatiņu gudrāki un zinām riepu vēsturi.